Pieci šaušalīgi stāsti par iepriekšējām dzīvēm. Cilvēkiem ir visdažādākie uzskati par dzīvi pēc nāves, bet cik daudzus no šiem uzskatiem patiesībā var pārbaudīt? Labi, reinkarnācijas gadījumā cilvēki ir mēģinājuši to darīt. Psihologi, pētnieki un cilvēki, kas apgalvo, ka paši atceras iepriekšējās dzīves, ir meklējuši pierādījumus par iepriekšējām dzīvēm, un daži no tiem ir pārsteidzoši pārliecinoši. Esmu redzējusi, ka cilvēki spēj vēsturiski apstiprināt konkrētas detaļas, ko viņi redzēja vai piedzīvoja savās iepriekšējās dzīves regresijas laikā. Portālam Būslas stāsta garīgās attīstības trenere Mišela Broka. Daži no šiem gadījumiem ietver iespēju atpazīt militāro formu, ko viņi valkāja kara laikā, ko aprakstīja, minot konkrētu vietas nosaukumu un ko viņi vēlāk atklāja kā īstu arheoloģisku izrakumu vietu, kas atbilst tam, ko viņi redzēja, vai arī es pat liku vienai klientei atrast avīzes rakstu, kurā šķiet bija tas, kas viņas prāt ir viņas pašas nekrologs 1955. gadā, balstoties uz detaļām, ko viņa redzēja un uzzināja savas iepriekšējās dzīves regresijas laikā. Hipnotizētājs Skots Šmarens ir redzējis līdzīgus fenomenus. Sieviete, kas piedzīvoja pagātnes dzīvi, iepriekšējo dzīvi, varēja iegūt tās personas vārdu, kura viņa bija. Viņš stāsta portālam Būslu. Pēc regresijas viņa varēja izpētīt un konstatēt, ka faktiskā persona eksistē un viņas sniegtā informācija bija precīza. Ja neievērojam vēsturisko precizitāti, cilvēki mēdz uzskatīt pagātnes iepriekšējās dzīves regresijas par noderīgām, saka doktore Broka. Pat ja mani klienti nav pārliecināti, vai viņi tic iepriekšējām dzīvēm, viņi vienmēr aiziet no pagātnes iepriekšējo dzīves regresijas sesijas, saprotot, ko tas nozīmē, vai kāds vēstījums tas ir viņu pašreizējā dzīvē. Viņa saka, esmu pieredzējusi, ka tūkstošiem cilvēku gadu gaitā ir piedzīvojuši savas iepriekšējās dzīves ar pagātnes iepriekšējās dzīves regresiju, un lai gan viņi redz vai pavēsta lietas, kas sakrīt vai kurām ir vēsturiska jēga, vai pat atceras, ka pazīst kādu, kas bijusi ievērojama personība vēsturē, tas, ka pieredze viņiem ir tik intensīva un emocionāli aizkustinoša, un ka viņi to piedzīvo tā, it kā tas patiesībā notiktu ar viņiem, ir pārliecinošākais no visa. Ja jums interesē iespēja, ka iepriekšējās dzīves ir reālas, šeit ir daži stāsti, kas varētu jūs par to pārliecināt. Pirmais stāsts. Mazs zēns atceras sevi kā pilotu. Kā ziņo ABS News, Džeims Leningers sāka mosties ar kliecieniem, kad viņam bija 2 gadi. Kad vecāki viņam jautāja, kas par lietu, viņš atbildēja, lidmašīnā varēja, ugunī mazais cilvēks netiek ārā. Kad viņam bija 3 gadi, viņš pārbaudīja savu rotaļlidmašīnu tāpat, kā pilots pirms lidojuma pārbaudes laikā. Viņš arī identificēja nometamo degvielas tvertni, lai gan neviens par to viņam nebija stāstījis. Pēc konsultantes un terapeites Kerolas Baumanas ieteikuma Džeimsa vecāki lūdza viņu dalīties atmiņās, kas saistīts ar lidmašīnu, un pēc tam murgi beidzās. Viņš stāstīja, ka lidojis ar Corsair, kam uzbrukuši Japānas spēki un kas avarējis, izraisot viņa nāvi. Šķita, ka Džeims atceras ļoti konkrētas tās dzīves detaļas. Viņš teica, ka kuģi, no kura viņš pacēlies, sauca Natoma, un ar viņa lidmašīnu lidojis arī kāds Džeks Lārsons. Viņa tēvs Brūss atklāja, ka jūras kara flotē bija lidmašīnu bāzes kuģis ar nosaukumu Zenatoma Bay, un Arkanzasā ir dzīvojis Džeks Lārsons. Džeims savus zīmējumus parakstīja ar James 3 un teica, ka viņš tika nošauts Otrā pasaules kara kaujā
pie Ivo dzimas. Un, protams, Brūss noskaidroja, ka vīrietis vārdā Džeims Hjūstons jaunākais ticis nošauts pie Ivo dzimas. Džeims sacīja, ka lidmašīnai trāpīts dzinējā un arī blakus esošās lidmašīnas ložmetējnieks telekanālam ABS News teica, ka lidmašīna saņēma triecienu tieši dzinējam pa vidu. Otrs stāsts - klients, kurš piespieda ticēt iepriekšējām dzīvēm savam psihologam. Psihiatrs Brains Vejs, medicīnas doktors, grāmatas Daudz dzīves, daudz meistari autors, neko nezināja par iepriekšējām dzīvēm, līdz paciente Katrīna, kura arī nebija ticējusi iepriekšējām dzīvēm, viņu sesiju laikā sāka pie tām atgriezties. Ziņo Huffington Post. Pēc tam, kad viņš varēja apstiprināt informāciju, kurā viņa dalījās izmantojot publiskos ierakstus, viņš sāka ticēt un pats veikt pagātnes iepriekšējās dzīves regresijas. Katrīna sīki atcerējās daudzas dzīves, tostarp vienu, kas izklausījās pēc senās Ēģiptes. Mēs ieliekam ķermeņus sālījumā uz 30 dienām. Tie izžūst un daļas tiek izņemtas. Mēs iesaiņojam ķermeņus, dvēsele iet tālāk, tu ņem līdzi savas mantas, lai būtu gatavs nākamajai un lielākai dzīvei. Vēlāk viņa pamanījās palabot kāda muzeja gida teikto par seno Ēģipti un izrādījās, ka viņai bija taisnība. Taču visdīvainākais bija tas, ka Katrīna stāstīja arī par vienu vietu, kur viņa bija starp dzīvēm. Viņa pastāstīja Veisam, ka viņa dēla gars, Veisa dēls, viņu uzrauga un aprakstīja rēti sastopamo sirds deformāciju, no kuras viņš nomira. Veiss nekad nebija teicis Katrīnai, ka viņa dēls ir miris, un šī informācija nebija publiski pieejama. Viņa arī pastāstīja, ka viņa meita ir nosaukta Veisa tēva vārdā, kas arī ir patiesība, un precīzi aprakstīja, kā viņa tēvs nomira. Tas bija pirms interneta, pirms jūs varējāt Googlē sameklēt savu ārstu. Veiss stāsta kanālam Oprah, manam tēvam nekad nav bijis nekrologs. Pat mūsu labākie draugi nezināja detaļas. Trešais stāsts. Zinātnieka pētījums par bērniem, kuri atceras iepriekšējās dzīves. Ians Stevensons, medicīnas doktors, bijušais Virģīnijas Universitātes medicīnas skolas psihiatrijas nodaļas vadītājs, intervēja bērnus, kuri atcerējas iepriekšējās dzīves. Vispazīstamākais viņa pētījums, viņš dokumentēja ziņas par 200 bērniem, kuriem bija dzimumzīmes, kas atbilda brūcēm saskaņā ar medicīnas dokumentiem, kuras bija guvuši cilvēki, kuri šie bērni iespējams bija agrāk, iepriekšējā dzīvē. Piemēram, vienam zēnam, kurš atcerējās, ka viņam ir iešauts galvā, bija dzimumzīme galvas priekšpusē un otra aizmugurē. Kādai sievietei, kur atcerējās, ka viņai 3 reizes sists ar cirvi pirms savas nāves, uz muguras bija 3 lineāras dzimumzīmes. Faktiski Stevensons konstatēja, ka daudziem bērniem, kuri aprakstīja iepriekšējās dzīves, bija dīvainas dzimumzīmes, un tikai 30 līdz 60% no tām varēja izskaidrot ar ģenētiku, infekcijām vai citiem fiziskiem cēloņiem. 35% bērnu bija fobijas, kas atbilda viņu nāves veidam, un daudziem bija mīlestība pret citas kultūras pārtiku un apģērbu. 4. stāsts - zēna šaušalīgās atmiņas par savu sievu un slepkavu. Pirms Semiha Tutusmusa piedzimšanas viņa mamma sapnī redzēja vīrieti Selimu Feslī ar asiņainu seju. Vēsta Epoch Times. Sācis runāt Semihs par šausmām visiem sevi identificēja kā Semilu Feslī. Tā sauca vīrieti tuvajā ciematā, kurš bija nomiris pēc šāviena labajā ausī. Un Tutusmusa auss bija deformēta.
4 gadu vecumā Semiks devās uz Selima atraitnes Katibes māju un teica: Es esmu Selims, tu esi mana sieva Katibe. Viņš svieda arī akmeņus uz īsu Dirbekī, kurš atzinās, ka ir nogalinājis Peslī, nošaujot viņu. 5. stāsts. 3 gadus vecs bērns identificē savu līķi. Kā vēsta Epoch Times, kāds 3 gadus vecs bērns netālu no Sīrijas un Izraēlas robežas apgalvoja, ka viņu nogalinājusi brūce no sitiena ar cirvi pa galvu, un parādīja ciema vecākiem, kur atrodas viņa līķis. Viņa norādītajā vietā viņi izraka vīrieša līķi, kurš bija miris no brūces galvā tajā pašā vietā, kur šim zēnam bija dzimumzīme, kopā ar cirvi. Viņš arī nosauca savu slepkavu, un vīrietis pēc pierādījumu uzrādīšanas atzinās. Tas viss tiešām liek aizdomāties, vai ne? Neatkarīgi no tā, vai šie gadījumi kādreiz pilnīgi pierādīs iepriekšējās dzīves, viens ir skaidrs – tie veido labus stāstus. No krievu valodas tulkojas Jānis Ope, teksta oriģināls Suzana Veiss, 2018. gada, lasīja Inga Ružicka.